Apsveic ar uzvaru, noteikti ļoti gaidīt, un tas viss vasaras darbs bija pakārtots. Šim padalies ar savām emocijām. Lieliskas emocijas. Mājās izcīnīt ceļzīmi uz olimpiādu. Tas mums visiem tāds sapnis un jā, lieliski. Tu esi gatavs 2026. gadā braukt, ja būs tāda iespēja? Protams, jā. Tāpēc jau mēs te cīnījāmies, lai mēs arī aizbrauktu. Latvijai ļoti tevis pietrūka pasaules čempionātā, bet apsveicam tevi ar izcilo lielo trofeju, ko tu izcīnīji kopā ar Panthers komandu. Kāds bija tas ceļš līdz Stanley Kausam? Tu ticēji, ka tu sāki spēlēt hokeju, ka tu varētu kādreiz izcīnīt Stanley Kausu? Tā it kā nē, bet jā, par tādu pirmo sezonu Ziemeļamerikā var tikai sapņot cilvēku, un es esmu priecīgs, ka es tam varēju būt daļa no tā viss, un jā, tā kā diezgan jaudīga sezona. Tas, kas tev izdevās, protams, jānovēl, lai tev izdodas vēl kādreiz to atkārtot, bet pastāsti tas individuālais darbs, ko tu redzi ārpus komandas treniņiem, ko tu pats dari, cik daudz tu strādā individuāli, lai tu varētu tajā līmenī būt? Protams, visu laiku strādāju ar sevim, un treneri man palīdz tā, lai ķermenis būtu gatavs un es pats būtu gatavs tādā līmenī spēlēt un palīdzēt komandai izcīnīt uzvaras. Cik reāli šobrīd ir būt par vienu no 6 labākajiem Panthers aizsargiem? Tāds, kurš katrā spēlē tiek spēlēt. Tas ir mērķis sezonai? Jā, protams, iespējas man būs un tā kā sev jāpierāda. Tā kā jā. Kas Panthers mainās salīdzinot ar iepriekšējo sezonu? Protams, droši vien čempionu titula aizstāvēšana. Tomēr, jā, tas arī viss. Ok, paldies tev liels un lai izdodas visu sezonu. Paldies, Lārs.